Patreiz pacēlās tēma, vajag norakt nost mūsu dzelzceļu. Idioti. Vai ir kāds jautājums vai situācija, kas jums pat mēdz nelikt naktīs gulēt, kas šobrīd rāda vislielāko iekšējo spriedzi? Es vienmēr labi guļu. Spriedzi tā ir mana ikdiena. Palīdzība ir tad, kad tev kāds iedod varbūt tās pa seju vai pa vienu citu vietu. Un pasaka, ka celies augšā un sāc kaut ko darīt. Jāsaka, ir tāds teiciens, kā cilvēki var domāt par valsts attīstību, ja viņi dzīvē pat putekļu sūcēji nav pārdevuši. Visa esošā vara ir man ienaidnieki. Tāpēc, ka viņi baidās, ka nākamajās vēlēšanās tauta var nobalsot par Latviju pirmajā vietā un Šlesers kļūs par premjeru. Ja jūs esat bīstams esošai varai, viņi dara jebko, lai jūs novāktu. Jā. Bet man gribētos, lai latvieši tomēr sapņotu par to, ka viņi var būt daļa no tās bagātās Latvijas. No Latvijas, kurā dzimst bērni. Latvija, kura ir, kas ir paraugs citām valstīm. Mums tagad ir progresīvie pie varas, jūs zinat. Ja progresīvi saka, bagāti, lai maksā liels nodokļus. Parasti skaidrs, vajag no bagātos aplaupīt. Bet ar tiem bagātiem ir problēma. Bagātais paņem un aizbrauc uz citu valsti. Viņš pārceļās tur, kur ir zemākie nodokļi. Darbs, 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 mācības, 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 valodas, 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 ģimene, ģimene, ģimene. Paldies jums!